Kaut kāds kolhozniktais nemāku salikt. Šodien parādīšu, kā var salikt gaismas stendu. Tas ir viens no populārākajiem veidiem. Mūsu kanālā jūs redzēt, kā mēs montējam karogu mastus, uzstādām skrūpāļus, diezgan daudz ko daram. Lieciet like, abonējiet mūsu kanālu, ja gribat būt kursa par jaunumiem reklāmas industrijā. Kas te iekšā? Katrs elements, kas ir alumīnija, ir pasargāts no saskrapējumiem. Visa montāža un salikšana neprasa vairāk laiku. Tam un galā tas ir pamāt. Lai saliktu šito te modeli, vajadzētu pievērst uzmanību numuriem. Vieninieks saliekas ar vieninieku. Viss sakārtots. Tā viss elementāri. Čik un viss un tralalā. Piecinieks. Re, kur ir. Rāmis ir gatavs. Neizmirstam par stabilizācijas kājiņam. Tagad stāv stabili un droši. Pa vidu liekam stieni, tā kā atbalsta stieni, kurš ir domāts tam, lai konstrukcija tur to formu precīzi. Tagad liksim priekšā un aizmuguru izdrukas. Viss notiek ļoti elementāri. Katra izdrukā ir no speciāla auduma un apšutā ar silikona lentīti. Neprasas kaut kādas īpašas zināšanas vai iepriekšējā pieredze. Lai saprastu, vai izdruka ielikta pareizi vai nepareizi, mēs varam uztaisīt skaņas testu. Izklausās, ka bungas. Tas nozīmē, ka iebāsta un ielikta izdruka pareizi un kvalitatīvi. Mēs varam izdarīt ar otru pusi. Ticiet man, katra reize salikšana prasa mazāk un mazāk laiku. Tagad viss, kas paliek, ieslēgt rozēti. Es gribu pievērst uzmanību krāsām. Cik vienmērīgi, cik košas tās krāsas. Te mēs paspēlējam ar 3 krāsām. Melns, sarkans un zils. Ja jums vajadzētu kaut ko spilgtāko, jaudīgāku, košāku, vienkārši pārgriežam uz otru pusi. Te jau variācijas. Ticiet man, ierobežojuma tam nav. Izdruka uz tekstila ir paredzēta tam, lai eksperimentētu, lai rodat to spilgtumu. Kāpēc apgaismojums ir tik vienmērīgs? Es parādīšu no iekšā, kā tas veidojas. Re, kur ir. Te ir specifiskie diodi sfēras veida. Tieši dēļ tā, tas apgaismojums ir izplatīts pa visu to stendu vienmērīgi. Neprasas kaut kāda īpaša rozēta. Pa vidu, re, kur ir transformators. Ļoti maz enerģijas patērītiņš šīm te stendam, tā kā stends jau ir gatavs. Salikts, ielikta izdruka, pieslēgts pie elektrībā un efekts ir dabojams. Ceru, ka bija interesanti uzzināt, kā saliekas gaismas stends. Sekojiet mums līdzi un drīzumā būs jauna video, kur mēs saliksim 5-metrīgo stendu. Praktiski vesela siena, kura būtu izgaismota no iekšpuses.